Sveiki, es esmu Edgars no Spēju kustības, un es pastāstīšu par Spēju kustības Bībeles lasīšanas plānu nākamajam 2024. gadam. Šis plāns ir izveidots ar tādu domu, lai varētu labāk organizēt Bībeles studijas, kas notiek regulāri, lai visi dalībnieki labāk varētu orientēties, kas ir paredzēts Bībeles studijās, un arī, ja viesi atnāk vai cilvēki, kas varbūt gada gaitā nav visu laiku regulāri bijuši mūsu pulkā, lai viņi saprastu, ko mēs studējam, kādā posmā mēs esam un kas kārtējā reizē, kārtējā nedēļā, kāda tēma tiks apskatīta. Un vispirms es pastāstīšu par atsevišķu mājaslapu, kas ir domāta tieši informācijai par šo Bībeles lasīšanas plānu. Un šī saite būs pieejama kaut kur Spēju kustības informācijas avotos. Un, lūk, šeit ir atvērta tā mājaslapa, un kas mums būs vajadzīgs, te būs vairākas tiešsaites linki uz tādiem failiem, kas palīdzēs atrast, kas un kad notiek. Pirmais fails, pirmā saite ir Spēju kustības pasākumu kalendārais plāns. Šajā failā būs dažādi notikumi, un Bībeles studijas tai skaitā. Ja, tā tad var saprast, kurā mēnesī, kurā datumā notiek šīs Bībeles studijas un arī kas ir vadītājs. Otrs fails ir pats lasīšanas plāns. Tā ir tāda tabula, kur pa nedēļām ir sadalīts viss Bībeles saturs gada gaitā. Vienmērīgi pa nedēļām sadalīts ir, kādas nodaļas tajā nedēļā ir jāizlasa. Un attiecīgi ir gan vecās derības sadaļa, gan jaunās derības sadaļa. Šis plāns būs tāds, ka paralēli lasīsim gan veco, gan jauno derību. No vecās derības sanāks vairāk nodaļas izlasīt, no jaunās mazāk, vienkārši, lai mēs vienlaicīgi pabeigtu abas šīs Bībeles daļas gada gaitā. Un tā doma, tas iemesls, kāpēc tieši šāds tas plāns, tas ir tāpēc, ka Bībeles studētāji Spēju kustībā varbūt ir ar dažādu zināšanu līmeni un ar kaut kādu dažādu priekšvēsturi, un ir labi sākt ar tādu, lai nodibinātu tādu pamatu, ja, jo izlasīt visu Bībeli, uzreiz pateikšu, ka nav jau cerības, ka visi, kas piedalīsies Bībeles studijās pie mums, tiešām izlasīs no sākuma līdz beigām visu Bībeli. Ne visiem ir tāda iespēja, bet, protams, es mudinu cilvēkus, ka viņi to censtos izdarīt, bet ja arī viņam nesanāks pašiem izlasīt visu Bībeli, tad Bībeles studiju nodarbībās mēs turēsimies arī pie šī plāna, un līdz ar to, ja cilvēki piedalīsies, tomēr šīs tēmas, kuras mēs apskatīsim, kaut kādas raksturvietas kopā lasīsim, apspriedīsim, šīs nodarbības būs saskaņā ar šo Bībeles lasīšanas plānu, un jau piedaloties šajās Bībeles studijās, arī būs šis priekšstats laika gaitā veidosies par visu Bībeles saturu. Pretēji tam varbūt bieži vien gan cilvēki jau, kas ir ilgadēji kristieši, vai vienkārši cilvēki, kas interesējās par Bībeli, gan iesācēji ir tādā situācijā, kad bieži vien ir tādas populārākās raksturvietas, kuras biežāk citē, par kurām biežāk runā, par kurām biežāk sprediķo un diskutē. Un sanāk tāds priekšstats par Bībeli varbūt kaut kur sadrumstalots, kaut kur kaut kādas lietas ir akcentētas un saprastas ļoti labi, bet kaut kas paliek vispār neapskatīts un neapspriests. Un neveidojas tāds viengabalains priekšstats par visu Dieva vārdu vēstījumu. Un tāpēc mums ir šis mērķis tieši šajā gadā iziet cauri visai grāmatai, un lai nebūtu tā, ka cilvēki citreiz saka, kad par to pat pasmējās, ka viedoklis par grāmatu ir, bet izlasījis neesmu. Ja. Mums būs tāda iespēja izteikt viedokli izlasot, vai vismaz kopā lasot, kopā apspriežot, saprast visu šo saturu. Un kas vēl ir šajā mājaslapā, tad
te ir arī tāds tekstiņš, kur ir paskaidrots dažas lietas, ko es tikko teicu, un vēl šāda tāda informācija, kas noderēs Bībeles studētājiem, lai labāk saprastu, ko tad mēs te studējam. Un viena lieta, kas varētu būt arī savādāka jaunajā gadā nekā līdz šim Bībeles studiju plānā, ir tā, ka es aicinātu uz šiem Bībeles nodarbībām ik nedēļu tikties, un mēs to varētu darīt kaut kādā mērā arī tāpēc, ka lielākā daļa nodarbība būs tādā vienkāršākā formātā, kur varbūt pati Bībeles lasīšana, kad mēs kopā lasām Bībeli, tā aizņems varbūt vairāk laika nekā apspriešana. Ja? Tā kā vairāk lasīsim pašu tekstu un apspriedīsim to, bet varbūt atšķirībā no atkal citu veidu nodarbībām ir, kur nodarbības vadītājs vairāk gatavojas, lai šī tēmas apskate, apspriešana būtu tāda strukturētāka, un attiecīgi tas prasa vairāk resursus un var arī nesanākt noorganizēt tik bieži šīs Bībeles studijas, vismaz pagaidām. Un attiecīgi, ja tad būs šie divi formāti, kad tad šīs nodarbības, kas vairāk ar tādu biblisko tādu mācību, kaut kādu teoloģisko teoriju, vairāk apspriešanu, un pēc formas vienkāršāka Bībeles studija, kur lasīsim tādus garākus tekstus. Līdz ar to mums būs tāda pieredze, tiešām šī lasīšanas pieredze, un arī tie cilvēki, kas nevarēs tik daudz laika veltīt patstāvīgai lasīšanai, līdz ar to šādās Bībeles studijās kopā lasot, viņi jau saņems diezgan lielu daļu Bībeles vēsts, pie tam apspriežot vēl to. Un vēl arī ņemot vērā to, ka varētu būt laika ierobežojumi cilvēkiem, cik daudz viņi var lasīt. Viens no veidiem ir arī klausīties Bībeles lasījums, un tāpēc šajā mājaslapā ir arī saites un resursi, kur ir audio Bībeles. Viņas gan ir YouTube vietnē, bet pārsvarā tur ir šis Bībeles lasījums, nevis pats video. Un šeit ir divi resursi, kur ir viena saite uz veco derību un viena uz jauno derību. Varbūt ir vēl kādi citi resursi, kur ir audio Bībeles pieejams, bet šīs ir pagaidām, ko es piedāvāju. Labas esam. Un arī šeit ir atvērts, var atvērt sarakstu ar vēl citiem ierakstiem, kas ir ļoti labi, kvalitatīvi, patīkami klausāmi ieraksti, video par atsevišķām, piemēram, vecās derības grāmatām, varbūt būs arī atsevišķi par jaunās derības grāmatām, tad atsevišķi video, bet ne pa visu jauno derību vai visu veco derību. Un tādā veidā, izmantojot šos resursus, varat klausīties, varbūt citreiz kaut kur fonā, vai vienkārši jums patīk vairāk klausīties nekā lasīt, jo Bībele ir sarakstīta tādā veidā, ka viņa ir piemērota daudzus gadsimtus cilvēki ir klausījušies. Nevarēja tā, ka visi varēja lasīt. Un Bībeles lasīšana tādā veidā, ka citi klausās, tā ir bibliska tradīcija. Vēl arī šajā lapā ir saites uz tādiem resursiem, kas varētu kādam palīdzēt Bībeles studijās patstāvīgi lasīt. Piemēram, ir tāda labi zināma YouVersion Bībeles versija elektroniski, kas ir pieejama tiešsaitē. Un šeit ir tāds lasīšanas plāns, kas arī ir vecā un jaunā derība. Gada laikā ir paredzēts to izlasīt. Un šeit ir gatavs plāns. Te ir virsraksts angliski, bet es jums to parādīšu, kā var tikt pie latviešu valodas. Un mēs vienkārši nospiežam sākt šo lasīšanas plānu. Izvēlamies, mums ir jāizveido savs konts tajā vietnē. Apstiprinam, ka tas būs privātais lasīšanas plāns. Un programma uzreiz piedāvā pa dienām sadalītu plānu
cik nodaļas katru dienu ir jāizlasa gada laikā, ja katru dienu lasa. Ja mūsu plāns ir pa nedēļām, bet, attiecīgi var jau vienā dienā, tātad pa 7 dienām izlasot, tas plāns sakritīs ar to, kas mums ir nedēļas plāns. Tur nav pilnīgi 100% nesakrīt, bet ļoti tuvu. Ja? Bet šeit ir ļoti ērti, ka var vienkārši šī programma seko līdzi, cik tālu jūs esat tikuši. Jūs tik spiežat pogu, un jums jau atverās attiecīgā bībeles sadaļa. Un jūs redzat, ka šeit ir angliski. Valodu var izvēlēties šādi nomainīt. Mēs ejam tur, kur ir bībeles versija. Vispirms nomainām valodu, reku change language. Rakstam latviešu valoda. Un mums ir bībeles latviešu valodā. Un tur ir vairākas versijas. Es iesaku, teiksim, 2 tādas biežāk lietotās ir New Latvian Interconfessional Bible. Tātad starpkonfesionālā jaunā bībele latviešu valodā, vai 1965. gada bībeles izdevuma revidētā versija. Un kas ir šim jaunajam tulkojumam labi, tad mums atverās latviešu valodā, ir labi, ka šeit ir arī atsauces. Te ir tāds simboliņš, kur ir atsauces vai komentāri, kas saistās ar šo konkrēto rakstvietu, varbūt atsaucas uz citu rakstvietu, vai kaut kas paskaidrots, kaut kāds komentārs vai vārda nozīme paskaidrota, vai kaut kāds alternatīvais tulkojums, šādas lietas tiek paskaidrotas. Ja? Tā ir noderīga informācija. Un vēl viena lieta, kas ir šim tulkojumam, ka ik pa laikam ir tā kā pa tēmām virsraksti. Teiksim, vīrietis un sieviete te pie radīšanas stāsta. Ejam tālāk. Cilvēks atkarīt no Dieva. Tad šie notikumi sadalīti pa tādām nodaļām, nevis pēc tiem numuriem, bet pēc notikumu gaitas, pēc tās tematikas, kas tur notiek. Un ir sevišķi cilvēkiem, kas varbūt vēl ir iesākuši studēt Bībeli, tas ir ļoti noderīgi tie virsraksti. It kā ir uzskats, ka arī šie virsraksti var traucēt, jo tad tā kā cilvēks tev iesaka to nosaukumu, un tas tā kā noskaņo tevi noteiktā veidā uztver šo te nodaļu, kaut gan, ja tu būtu lasījis patstāvīgi, Dieva vārds uz tevi runātu patiešo, un tu pats nonāk pie savas izpratnes. Bet es domāju, tas ir mazs mīnus, principā tā nav liela problēma. Jā, un šādi mēs šķiram pa nodaļām, un tad, kad mēs aizejam līdz dienas plāna beigām, tad te ir uzraksts day complete, tas ir angliski, tad diena ir tā kā pabeigta, lasīšana ir pabeigta. Un mēs varam spiest podziņu continue, un mums būs nākamās dienas plāns. Un te, kur ir izlasīts, tur ir attiecīgi ķeksītis, ka tas ir izpildīts. Vēl viens resurs, kur var patstāvīgi darboties tie, kas zina angļu valodu, ir lasīšanas plāns no Bible Project. Un šeit ir tāda priekšrocība, ka šajā plānā ir tādi tā kā ievadu video. Katrai dienai ir kāds video, kas atbilst pēc tēmas attiecīgajām Bībeles nodaļām. Un redzam, te ir Bible Projectam ļoti lieliski šie video, kas īsi koncentrēti, bet ļoti saturīgi vienlaicīgi ir. Un tur teoloģiski ļoti labs pamats ir, un tādā veidā jūs ātri varat apgūt Bībeli, un arī ir labi, kad lasot pēc šī te plāna gada, jūs virzaties uz priekšu, un jums šie video ir tieši īstajā brīdī par īsto tēmu, un tāpēc šis te lasīšanas plāns ir tāds labs. Vienīgi šeit ir Bībele, vienīgi šeit šis plāns ir visa Bībele no sākuma līdz beigām, nevis tā, ka paralēli.
daļu lasa no vecās derības un daļu no jaunās, bet viss ir no sākuma. Vispirms visa vecā derība, pēc tam jaunā derība. Bet tāpēc tas attiecīgi ir tie divi varianti, ko var darīt. Vienkārši šķirt varbūt tālāk uz priekšu, paskatīties, kas ir jaunajā derībā. Tā. Un kas vēl šeit ir, ko es gribētu pievērst uzmanību, te ir tāda sadaļa, kāpēc lasīt Bībeli kopā. Un šeit ir tāds stāsts arī no šī te Bible Project, kur ir video, kur ir rakstīņš un tur ir podcasts, kur stāsta par to, kā Bībele mums māca par to, kā lasīt Bībeli kopā. Un attiecīgi tas ir tātad studēt kopā, lasīt kopā, tas ir par šo te Bībeles lasīšanas kultūru. Un tas ir tāds pamatojums, kāpēc mēs vispār nākam kopā, kāpēc tiešām studējam kopā. Pagaidām, diemžēl, viss materiāls šeit ir angliski, bet es ceru, ka mēs sarūpēsim arī latviešu valodā materiālu. Pagaidām šeit ir video, kas var angliski un kas var krieviski var paskatīties arī video. Jā, un latviski pagaidām nav. Bet mēs jebkurā gadījumā par šīm tēmām mums arī būs nodarbība par to, kāpēc lasīt Bībeli kopā. Un visbeidzot, vēl ir tāda sadaļa, kur ir informācija par to, kāda ir latviešu Bībeles izcelsme, vēsture, kur ir dažādas Bībeles versijas un ir dažādi viedokļi, ja, kur tur Bībeles versija ir labāka. Bet iesākumam būtu labi izlasīt šo te īso vēsturi. Šajā saitē ir ļoti lakoniski, koncentrēta, bet noderīga informācija. Un tā, ka var pa visu to latviešu Bībeles tapšanas vēsturi uzzināt ātri un daudz noderīgas informācijas. Tad lūk, ceru, ka jūs ieinteresēja šī iespēja studēt kopā, un doma ir sākt šo plānu no gada sākuma, ļoti vienkārši, ar gada sākumu, jauns plāns, un Bībeles izlasīšana vienu gadu laikā. Es domāju, tā ir laba apņemšanās, un, kā mēs zinām, labas apņemšanās netik viegli vienmēr ir izpildīt mēnešiem ejot, bet tāpēc, ka mēs esam kopā, spēja kustība, mēs viens otru pamudinām, viens otru atbalstam, un es domāju, tādā veidā mēs šo plānu varēsim realizēt. Un kā jau teicu, tas nenozīmē, ja jūs neapņematies paši patstāvīgi visu Bībeli izlasīt, tas nenozīmē, ka jūs nevarat piedalīties šajās Bībeles studijās, gluži otrādi. Ja? Tāpēc, ka lielu daļu laika mēs lasīsim kopā, un arī tie, kas lasīs, pārstāstīs varbūt tās daļas, kuras mēs kopā nelasīsim, tā kā mēs būsim šajā procesā kopā, un es domāju, ka šādā veidā mēs Dievu vārdu apgūsim tiešām kvalitatīvi, un mēs piedzīvosim lielas svētības no tā. Un tāpēc sekojiet līdzi informācijai par šīm Bībeles studijām, kad tās notiks, un piesakieties grupiņā. Mums ir WhatsApp grupiņa, Facebook grupiņa, kas vēl nav pieteikušies, un informācija būs, un mēs tiksimies Bībeles studijās. Uz redzēšanos!